Vai esi kādreiz aizdomājies, kas notiek ar tavu ķermeni, kad tu pārstāji lietot alkoholu? Atbilde tev pārsteigs. Gandrīz viss uzlabojas no miega kvalitātes līdz ādas stāvoklim, un tas ir tikai sākums. Pirmā diena bez alkohola. Tavs ķermenis sāk atjaunoties jau pēc pirmajām stundām. Paģiras atkāpjas, ūdens līdzsvars atjaunojas, un tu jūties vairāk hidratēts. Taču sākumā tas nebūs viegli. Varbūt pamatīgs diskomforts, bet tā ir pirmā zīme, ka ķermenis sāk ceļu uz atlapšanu. Pēc 3 dienām šeit sākās īstā maģija. Miegs kļūst kvalitatīvāks, enerģijas līmenis aug un arī tava āda sāk uzlaboties. Un, kā norāda speciālisti, arī aknas sāk atjaunoties. Kad pagājusi 1-2 nedēļas, imūnsistēma kļūst stiprāka, iekaisuma procesi mazinās, un tu jūti, ka arī tavs prāts kļūst skaidrāks, domas labāk kārtojas. Tas ir posms, kad parādās mentālās un fiziskās veselības uzlabojumi. Pēc mēneša tavs ķermenis darbojas ar pilnu jaudu, normalizējas aknu funkcijas, pazeminās asinsspiediens, un tu pamani izmaiņas ķermenī. Piemēram, tev var samazināties svars. Pēc 3 mēnešiem tu jūti, ka esi jau atguvis kontroli pār sevi. Tavs garastāvoklis ir stabils, miegs kvalitatīvs un kārtīgs, un arī motivācija ir augusi. Ilgtermiņā tu samazini risku saslimt ar nopietnām kaitēm, tev uzlabojas pašapziņa un arī attiecību kvalitāte. Kā vēl mainās tavs ķermenis? Lasi Delfi.